Tāpat. Guntars, 27 gadi. Guntars līdz šim strādājis visādus darbus un ir gatavs darīt visu, lai tikai nopelnītu iztiku. Ir kā traks uz dažādas tehnikas un motoru pārkrāmēšanu. Brauc ar krosa motociklu un daudzus gadus dejojis breakdance. Ar iecerētajām ārzemju sievietēm attiecības neizdevās, jo katram bija sava ēdienkarte un skats uz dzīvi, bet latviešu sieviete salauza Guntaru sirdi. Tagad Guntars ir gatavs jaunam izaicinājumam un meklē sievieti, kura nerauda par nolūzušu nagu, zina iepirkšanās mēru un lasa ne tikai sieviešu pļāpa žurnālus. Tad kādu žurnāls jālasa Gundara sievietei? Pa punktiem pilnīgi. Cacu viņš it kā negrib. Tā izklausās, vai ne? Nē, nu kāda cacu un plaši ēdienas cacu. Nu, cacu varbūt arī normāli pareizi. Vitīgi labais džeks. Pirmais puisis ciemā. Tur ir tāds diezgan garš stāsts, tāpēc, ka viņš mums ir skorpions, un tas nozīmē, ka tu pats izstaro īpaši tādu auru un arī īpaši sievietes pievelc pie sevis un nekautrējies, nebaidies no tā, bet tavs sievietes tips, protams, ir gan šarmanta, gan skaista, gan sportiska, gan seksapīla, un tas nav nekāds kauns, bet viņai, protams, ir jābūt arī pietiekami gudrai un noteikti tāda, lai viņi tevi neierobežotu, tāpēc, ka skorpionam vajag savu zināmu telpu. Man liekas, ka nodarboties ar Guntara ierobežošanu būtu tas pats, kas mēģināt ūdenskritumu apturēt vai kādu līdzīgu, pilnīgi bezcerīgu nodarbi. Tu vienmēr esi gatavs jauniem izaicinājumiem un avantūrām. Draugi saka, tu esi staigājošs šovs. Tajā pašā laikā visus vīriešu darbus mājās daramos tu tiešām pieproti, pat reiz kādā meitenē klubā esi palīdzējis salabot zābaku. Arī tavas intereses ir daudzpusīgas, vadījis esi deju klubu un tām ielu dejām nodarbojies. Vienīgais, kas trūkst tavai dzīvē, lai viss būtu visiem 100% ir meitene. Tevi nopietni meitenes neņem vērā dēļ tava izskata. Izskaidro, kas tas par numuriņiem. Viss man izvēlas pa draugiem vienkārši reāli. Nu, tā arī ir, nu. Viņiem ir labi, es pat arī draugs un viss, ko tur vairāk viņam vajag censties. Ir arī tā pašā brīdī, es teiktu, 50/50 ir, zinu, visi, kur man draugi, kuriem es varu gribēt kaut ko darīt. Bet ir arī tāda, nu, kur man skrien pakaļ, bet es vienkārši saku, nav, un viss. Es nevaru saprast līdz galam to domu. Ne tikai tev nepatīk, ka meitenes tev skrien pakaļ, bet arī tu pats neskrien pakaļ meitenēm. Varbūt tu jauc Nē, ir bijis tā, ka es arī skrienu pakaļ. Un tad es sapratu to, ka tas nav to vērts, un priekš kā mēs labāk aizies, nezinu, vasarā mocīt, paskrien pa mežu, nekā skrien pakaļ. Bet, nu, skriet pakaļ, tas taču nav tādā burtiskā nozīmē, varbūt tas ir. Nē, zini, kā ir. Tie pazīsties ar cilvēku. Tie pazīsties, it kā visi kulīgi, vai ne? Tas cilvēks parāda tev, zini, tieši tas kārts, atver tās durvis, nu, varētu mums kaut kas sanākt. Man liekas, viņš tipa kritis kaut kādā mocā. Nē, nu viņš ir breakdance nodarbojas. Tātad, ja kādai meitenei tu iepatīcies, viņi tev sāk izrādīt uzmanību un tev tas nepatīk? Nē, es, protams, arī, bet tajā brīdī, kad es sāku izrādīt visu apakaļ, tas sanāk reizes, varbūt es nezinu, varbūt es pa daudz, pats uzbāžas jau brīdī, es nezinu. Nu, varbūt tu pārspīlē, jā. Nu, bet es neprasu, man nav laiks pārspīlēt. Zanē vairs maids arī jau ir pazudis. Ar ko tu nodarbojies, ka tev nav laika pievērst uzmanību meitenēm tik pienācīgi, lai viņām tu iepatiktos? Varbūt arī nav tā, ka man nebūtu laiks, bet tā, ka man ir laiks, arī otrādi sanāk, zini? Ne tikai... Viņai nav laika. Jā, vai arī vienkārši... Man ir bijis, varbūt man neveicas te cilvēku, varbūt tas ne pa to taciņiet, varbūt man vajadzēja pa laba, ne? Nevis pa apli un pa kreisi, ne? Bet tas darbs, kuru tu negribi mums atklāt, un kas kļūst ar vien noslēpmaināks. Viņš netrauca meitenēm. Bet ar to var nopelnīt naudu? Jā. Labu naudu? Nu, normāli. Nu, paskatās, es atnācu zolīts, nu. Tādā ziņā, jā. Mēs jau te visi žakatēs čalītēsam. Ja man sanāk pārtīs, jā, es no rīta, man galva reiz, man daudz nevajag pēdējā laikā, jā, normāli izdevīgi mesties ir. Es pieceļos, nu, man, piemēram, ir grūti, nu, paģirs, jā, es nevaru sēdēt, man jākustās. Man vienmēr brīvdienās, man boring sit virsū, man jākustās ir vienkārši, tāpēc man patīk kustēties, nu, es daru, ko var darīt. Emulators viņš ir. Tāpēc viņš nedrīkst atklāt sevi. Tu esi bijis ārzemēs. Vai tu esi savaldzinājis arī tur kādu meiteni? Nē, nu kā savaldzinājis? Nu, labi jautājumi. Nu, es mēģināju attiecības divkāršas, jā. Man tur īstam arī bija attiecības ar latviešu meitenes, jā. Viņas, protams, arī izjūka. Kāpēc, protams? Nu, acīm redzot, izjūka kaut kas neštēlēja, nu.
Kāda ir viņa leksikoloģija? Normāli. Es sapazinos viens dejotājs, anglieti. Nīt kā viss foršs, man patīk viss stils, viss viņi tā hi-hi-ha-ha arī tā zina. Es sapratu to, ka es nebūs tas tur cilvēks, kas paliks līdz sirmiem matiņiem, zinu, un tur sēdies pie ezera un ēdīs tos viņas burgerīši ēd. Viņi pat kefīru nevar iedzert, viņi pat pelmeņam bail pieskarties, krejumu ieraugu, vispār ģibs nost, no ko viņi sarīsies, ne? Tur viņi dabūs kaut ko šķidro, es nezinu, atvainu, tu izteici, un tik klīnikā iekšā, ja? Tur mamma tur caur saviem šitiem te, man te tiesā, ne? Nu, kā ģēg man no tādas, viņi nepanēs mūsu ēdienu, nu, kā ģēg man no tādas. Filmu scenārijas, jo tu jau fantāzijas. Tas ir seriāls, es tev saku rītīgi operu, nu. Ak, Dievs, nu tas ir čalis. Tāpēc jau teicu, cilvēku šovs. Tev ir bijusi arī latviešu meitene. Ir. Tu viņā bija mīlējies, jums bija attiecības. Īsas? Jautras, jā, bet tai pašā brīdī gribējos pēc akmens sniegties. Nu. Pat sievietes saka, džeki ir tīzli, vai ne? Strutaini, vai ne? Nu, tas nebija tāda nomats stāvi, jā. Nu, tīzli džeki, nu, viņi krāv tur meitni, laiž pa kreisi kaut tā, bet tai pašā brīdī arī neviens nav ideāls, neviens. Viņi laiž pa kreisi, izrādās 2 mēneši pirms tam, kad mēs pašķīrās, viņai jau bija džeks, nenormāli, ne? Tur līdz randiņam neaizies. Man liekas, kaut kāda pelmeņu vāra. Meiteni jau pateiks, nē, paldies, es tevi prom. Tu tagad gribi precēties? Es nē, jau. Ko tad tu gribi? Kā, nu? Vai tev uzreiz vajag precēties? Es šaus nosaucas precamies. Protams. Es varu pajautāt kaut ko? Tu, Zani, precēties uzreiz? Nu, tu vari tādu cilvēku domāt, tu varētu atrast tādu, ko uzreiz precēt. Tu tā, ejam āru precamies. Bet, Gunters, tu esi atnācis uz raidījumu precamies. Kā tu iedomājies, mēs tev laidīsim ārā no šeit neaprecētos? Bet nu sitien jau nav jāprecās. Tā ir tāda dzīves pieeja, vai tā ir sagadīšanās, ka tu tā planē apkārt pa visurieni? Īstenībā nē. Nu kā, nu tāda, es domāju, sagadīšana bija, tāpēc kā īstenībā es stājieties nolieps uz pokšanu. Tu domā, ka es brauku apkārtā visur? Nē, tu izklausies tāds ļoti gaisīgs. Tāds īstenībā 10 centimetrus no zemes. Tāds īstenībā es, nu, tā kā tu man redzi, jā. Tas ir kompā, tieši tā, tagad es iedomājos, ka tagad mēs esam tusiņā, visi draugi, tāds es esmu starp draugiem, jā. Nu, tagad jau jūs man visi čom, tic man. Bet es esmu nopietns arī, protams, nu, ne jau tā, nu. Nav tik traki jau. Tur nav šaubu, man viena konkurenta mazāk. Vai tev ir pārsteiguma dāvana, Zanai? Nu jā, pēdējā brīdī sanāca. Tikai prātīgi, jā? Nu, eģi. Tas, ka viņš dāvinās Jāni. Tā būtu ļoti laba dāvana, jā. Ko es te slēpšu? Puši man piedod, man nebija daudz laika, bet es tomēr izdomāju, nu, es kaut ko paķeru, zin kā. Nē, es domāju, ka tev patiks, ja tev nepatīk, piedod man, jā? Paldies, ļoti skaists. Jā? Davai, lūdzu tev. Aid. Tev labs smaržs jau, nopietni. Man liekas, ka viņam pietiek, ka puķē. Viņam pietiek ap to, ka viņš puķis uzdāvina. Es nezinu, kā tā komunikācija vēl, tiksim, divi tādi cilvēki. I don't know. Nezinu. Varbūt viņš redz citus cilvēkus arī, kad viņi tur nav.